Mēs priecājamies atkal būt jūsu vidū šajā jaukajā sabatā. Un pirms iesākās šis dievkalpojums, māsa jautāja, kāda dziesma vajadzētu dziedāt. un es sacīju, ka lai arī viņi izvēlas un iznāca, ka viņi tieši tādu dziesmu, kas ir vajadzīgs mums šī brīdī, jo ir skaista vasara un viss dzied, un putniņi dzied, un tas ir tas, un arī tur bija piedziedājumā, lai mēs arī par to priecājamies, un arī mēs šodien priecājamies, ka esam jūsu vidū, un tas mums arī liels pagodinājums, ka arī, ka mūsu pensionārs uzaicināja arī draudz vecākais, lai mēs šeit ierodamies šī zaba dienā, un par to mēs arī no sirds arī priecājamies. Protams, ierodoties šeit Talsos, un šī ir mana dzimtene, mans mājas, un būtībā vienmēr ir tāds brīnišķīgs satraukums, kad mēs ierodamies Talsos, un atkal tieši arī par šo dievnām ir prieks, un atceramies arī visu to, kas šeit notiek. Mēs šeit pirms 30 gadiem šeit ieradāmies un kalpojam Talsos, un arī tas ir prieks, ka mums izdevās arī par šo nāmu, un arī ierodoties arī šodien mēs redzam, ka viss ir tāpat kā toreiz. Atceros vēl, kad pirmajā sabatā, pirms tā, ka mēs šeit sapulcējamies, Brauls Brikšs šeit uzdāvināja šo grīdu ceļiņu. Es skatos, ka tas vēl tagad pēc gan arī 30 gadiem vēl viņš stāv, un arī, kad viņš šeit kalpo priekšā, un kad šeit ir pazīstams sejas, un arī viss tā komanda, kas šeit strādāja, par to ir liels prieks šodien. Un šodien mēs atveram Iesajas 21. Un tur lasam 11 un 12. Iesajas 21, 11, 12. Lēmums par dūmu. Tas ir Ēdam. Man sauc no sēras, sarksts, cik gara vēl nakts. Sarksts, cik gara vēl nakts. Sarksts atbild, rīts nāk, bet vēl ir nakts. Ja gribat vairāk zināt, tad nāciet atkal un jautājiet. Šī ir viena sarksts, cik gara vēl nakts. Tā ir tāda viena no skaistākām, tādām, varbūt ne skaistākām, bet nozīmīgākām, vajadzīgākām rakstvietām arī Dieva vārdā Bībelē un arī priekš mums šodien. Varbūt dažs vārds par Ieseju. Ieseja nāca no ķēniškās līnijas. Un viņa kā pravieta aicināja jau jaunībā 750 gadus pirms Kristus, un viņš darbojas 5 jūdu ķēniņu laikā, un pēdējais 5. ķēniņš Manas viņu liks sodīt ar nāvu. Iesejam bija arī ģimene, 2 dēli, un viņš dzīvoja, nemierīgā laikā dzīvoja tādā pašā, kā šodien mēs dzīvojam, un Dieva ļaudis bija atstājušies daudz no Dieva un sāk kalpot, pielūgt pagāna Dievs, elks, un Iesaja brīdināja, ka tas ilgi tā nevar turpināties. Bet Dievs prasa atbildību, un Dievs prasa arī tiesa nevien no ebrejiem, bet viņš prasa arī no visiem cilvēkiem, kur dzīvo šeit virs zemes, un tāpēc arī viņš dod Iesejam vēsts no 14. līdz 23. nodaļā dod vēsts par dažādām tautām, un 21. nodaļā Dievs dod Iesejam vēsts par dūmu. Kas tā par dūmu un kāpēc par dūmu? Dūmu ir saīsināts vārds no vārda idumēji, un šis vārds cēlies no Ēdoma,
jeb no Ēsau pēcnācējiem. Ēsaus tur ir rakstīts 1. Mūzes 36. nodaļa 8. pantā, ir rakstīts, ka Ēsaus mit Seira kalnos un Ēsaus ir Ēdoms un Ēdom bija Ēsau apmešanas vieta, un arī šis vārds ir cēlies tieši no šo vārdu. Šeit pravietis min arī tāds Seira kalnu, un šī doma atradās uz dienvidiem no Nausa jūras. Un viss šī tauta, šī doma, jeb Ēdoma un arī Seira, tā viss ir viena vieta, viens nosaukums, un visi šie cilvēki arī bija elku pielūdzēji. Un Iesajas 21. nodaļā un 12. pantā, tur arī ir par to Ēdomu. Nelaimīgais Ēdoms zem, tur viņi bija ienaidnieki, asīrieši bija nākoši Ēdomam, viņi pakļāvuši un visu šo zemi samīdījuši, iznīcinājuši, padarījuši par tūkstnesi. Un tagad šī panta mēs redzam, kad šie Seiras iedzīvotāji, jeb šie ēdomieši jautā sargam, prasa sargam par savu nākotni un par savu atbrīvošanu, jo tagad ir valda šie asīrieši, ir nakts iestājusies šajā zemē, un viņi ir tumsi un viņi ir noraizējušies, kad ausīs ir rīts, un tāpēc viņi jautā sargam. Un 12. pantā interesanti, ka tā sarga atbildi ir ka tā noslēpumaini, nesaprotam, pareģo neko labu, drīzāk ļaunu pareģo nekā labu. Un tādai arī vajadzēja būt šai Ēdomas zemei, jo viņi bija elku pielūdzēji. Un kaut gan pašiem ēdomiešiem vajadzēja stāvēt kā sargiem uz mūriem, bet no šiem ēdomiešiem neviens nav atradies. Neviens sargs, kas varētu brīdināt, kāda nākotne, kāds liktenis piemeklēs šos elku pielūdzējus. Un tagad pravietim Iesajam jāstāv viņa vietā ir kā sargam, un Iesajs sevi identificē kā sarga, un viņš kā sargs runā un saka to, ko viņš vēro un ko viņš redz. Un tur 12. pantā viņš redz un saka, jā, rīts jau tuvojās, bet tagad ir nakts, un vēl vajadzēs vairākas gadus, vēl liela laika perioda, lai kalpot un padotos asīriešiem. Kāda nozīme ir sargiem toreiz un tagad? Sanāk bija tāda sardzes torņa, un uz šiem pilsētas mūriem bija, un tur katru nakti tur bija sāra, kas atradās uz šiem mūriem, kas tur sargāja, un viņi stāvēja uz šiem mūriem, un viņi bija atbildīgi par visu pilsētu, par visu apkārt, un ja draudēja briesmas, tad šiem sargiem bija jādod signāls, jābrīdina visu šī tauta, un visi šie cilvēki, kas šeit dzīvoja. Un ja briesmās neatskanēja šīs signāls, tad sargs par to atbildēja ar savu dzīvību. Eceķiela 36. nodaļā 33. nodaļā un 6. pantā. Ja sargs redz zobenākam, nepūš tauru, nebrīdina tautā, kā zobens nāk un nokauj kādu no tiem, tad tas mirs gan savu grēku dēļ, bet viņa asins atprasīšu no sarga rokas. Un tad tur 7. panta ir atkal kaut kas interesants un kas ir arī mums vajadzīgs šodien. Tev ir cilvēkā bērns, es esmu izredzējis pa sarga Izraēļa namām, lai tu, ja tu saņēmis kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Mēs ievērājam šo milzīgo atbildību, kas ir sargam, kas jānesīs sargam. Ja sargs nebrīdina tautu un neko nesaka, kad draud briesmas, nāk ienaidnieks un kādu nokauj, un ja viņš par to nebrīdina, viņš atbildīgs ir ar savu dzīvību. Nāk rīts un atkal nakts. Pareizi, ir dažādi tulkojumi šim pantam. Šeit ir rakstīts atkal
un atkal nakts, bet pareizāk ir arī nakts. Tā Gliks tulko. Daudzās svēta raksta vietās ir norādīts, ka gaisma un tumsa un prieks un bēds tie nāk vienā reizē, kopā viņi nāk. Un mēs arī zinām to, ka kunga diena, tad, kad atnāks Kristus, tad tā būs tumša un briesmīgi tie būs ļauniem cilvēkiem, un atkal būs prieku un uzvaras diena tiem cilvēkiem, kur būs gaidījuši un gatavojušies uz Kristus nākšanu, un to būs sagaidījuši. Parādīšanas 6. nodaļā, un 14, 17, un tur ir par to, un tur ir svarīgs jautājums. Un tagad, kas tad varēs pastāvēt? Tagad Kristus atnāks, reizē tā būs rīts, tas būs, un reizē arī nakts būs. Un tāpēc arī šis svarīgais jautājums, kas var pastāvēt? Vai mums ausīs rīts, vai mums ausīs nakts? Un tāpēc šī brīnišķīga rakstvieta arī mums ir šodien ļoti nozīmīga, un arī mums par to jādomā, jo arī mums ausīs vai no rīts mūsu dzīvē, vai arī iestāsies nakts. Vai nu mēs izsauksimies, tas ir mūsu kungs un mūsu pestītājs, ko mēs esam gaidījuši, vai arī otrādi mēs izsauksimies, kā ir rakstīts, klints krītat uz mums un apsadzat mūs. Rīts vai nakts, tikai divas iespējas mums ir visiem, un tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Vai šī rakstvieta 21. nodaļā attiecas uz mums šodien? Tur ir Obadja, es esam 15. nodaļa. Obadja, tas ir viens no šiem 12 maziem praviešiem, un viņš saka tā, Obadja 15. Kunga diena, kura nāk par kādu tautu, attiecināma arī uz visu pasauli. Tātad tā attiecas uz arī šī rakstvieta attiecas ne tikai toreiz uz šo tautu, uz šo domu, uz šiem ēdamies, bet viņa attiecas arī uz mums visiem, kas mēs dzīvojam šodien. Lielā cīņa, tā ir Elēnas Vaidas grāmata, ko mēs visi pazīstam un izplatām 632. lapspusē. Lielā cīņa 632. lapspusē citēja. Ar karstām ilgām Dieva ļauds gaida savu ķēniņa atnākšanas zīmes. Tāpat kā šī ēdamieši. Un kad sargam jautā, cik garā vēl nakts, atbildi ir nešaubīga. Rīts nāk un arī nakts. Tas ir Glika tulkojums šai Jesajas 21. nodaļas šiem diviem pantiem. Tas ir Glika tulkojums. Ir rīts nāk un arī nakts, kā es sacīju, reize nāk, gan nāk prieku un uzvaras diena, gan arī bēds un ciešanas tiem, kas atkāpušies no Dieva. Un kas tad jādara tiem Dieva sargiem? Dieva sargiem uz Ciānas mūriem ir jābūt gataviem stāvēt. Un kad viņiem jautā, kur stundi šajā briesmīgajā grēka pasaules naktī, kur stundi ir, tad ir jāzina atbildi, un kad ir gaidāmās mūžīgas dienas rītausmu. Kāpēc uz Ciānas mūriem jāstāv? Kas tā par Ciānu un kur tā Ciāna ir šodien un kā mēs šodien varam atrast šo Ciānu un nostāties uz Ciānas mūriem. Kur ir tā Ciāna šodien? Ļoti vienkārši. Ciāna ir Dieva draudzes simbols. Ciāna ir Dieva draudzes simbols. Un šodien mēs esam, šodien mums jābūt ir kā sargiem uz Dieva draudzes mūriem, un mums ir kāds pienākums arī tāpat, kā sargiem toreiz, tāpat arī Dieva
mums visiem ir jābūt kā sargiem uz Dieva draudzes mūriem un jāsargā, kas tad ir draudz no maldiem. Mums jāsargā draudz no viltus mācībām, kuras, diemžēl, laužās iekšā mūsu vidū, tāpat kā tas ir bijis visos laikos. Par to runā arī apostols Pāvils. Apostoļu darbos 20. nodaļā un 28. pantā, apostoļu darbi 20 un 28. pantā. Svētais gars jūs ir iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi. Mēs kādreiz domājam, ko tad es vienkārši cilvēciņš vislabāk jau, kad es šeit atnāk mierīgi nosēžu un atkal dodas bez kaut kādas atbildības. Bet interesanti ir, kad mums visiem ir kaut kāda atbildība. Es arī dzirdēju, ka nākošajā sabatā būs šī kristības un atkal jauni cilvēki nāks iekšā šajā mūsu tautas draudzē. Un arī viņiem būs šī paša atbildība, liela atbildība. Un mūsu visu pleciem ir, Pāvils saka, svētais gars, jūs ir iecēlis sargāt par sargiem ganīt Dieva draudzi. Tā ir milzīga atbildība šodien, un tāpēc arī šie panti sākumā jautāju, vai tas attiecās uz mums šodien. Jā, tieši attiecās, un tas skar mūs katru šodien, tas uzliek lielu atbildību. Un kas tad mums ir jādara tai Dieva draudzē? Jā, Joēls 2.15. Ļoti daudz, kas jādara, diemžēl. Pūtiet taurs Ciānas kalnā. Ko tas nozīmē? Tas Ciāna bija Dieva draudz, un kā tad mēs te taurs varam pūst? Ļoti vienkārši mums jāiet, un jau kā jau šeit mēs dzirdējam arī, kad mums ir jāsludina šī vēsts, lai cilvēki varētu dzirdēt, kā Kristus nāk drīz, kādā laikā mēs dzīvojam, un tas viss mums jādara, jāpūš šī taura ir Ciānas kalnā, tālāk gavējiet svētā godbijībā. Arī tā ir tāda nopietnība, ar kādu mums jāpieiet pēc savam uzdevumu un arī ikdienas dzīvē. Izsludiniet grēku nožēlas dienu. Tas ir ļoti svarīgi, jā, lai Kristum atnākot, mums nebūtu nekādas nenokārtotas lietas savā dzīvē. Mēs varam kļūdīties, mēs esam grēcīgi cilvēki ar ļaunām tieksmēm un viss kaut kas jau notikt, bet ir rakstīts, lai mēs izsūdzam, lai mēs atstājam, lai nekas nav uz mūsu sirds, lai mēs varam ar priecīgs sirdi priecāties, kā mēs sākumā dziesmā dziedājam par visu to, kā Dievs mūs sargā un vada. Vēl ir kāda pienākuma Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā un 17. pants. Es esmu uzšķīrs citu Jāņa, nevis Jāņa 3 un 17. Tu saki, esmu bagāts, bagātīgi, man nav nekā trūkuma, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlājams, nabaks, akls, kājas. Es te došu padomu pēc no manis zelta uguns kvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts un balds drēbs, lai tu apsegtos un kauliem kauns ne to atklātos un acis zāles tavas acis svaidīs, lai tu kļūtu redzīgs. Tātad paskatīties uz sevi atvērtām acīm, kāda mēs izskatāmies. It kā mēs sakām, mēs esam bagāti, nekas netrūks, bet iznāk otrādi. Un mums jāiet arī cauri pārbaudījumiem. Tas mums ir jāsaprot, un tas ir arī jāstudina arī draudzēm un cilvēkiem tādiem pārbaudījumiem, kā zelta, te bija salīdzināt zelta kausējumā uguni, un vēl tās baltas drēbes, un to jau mēs arī visi zinām. Kristus taisnība mums ir vajadzīga, jo mēs paši esam grēcīgi cilvēki. Atsmēre, lai mēs redzam, kāda laika dzīvojam, kas mēs esam un kas mūs sagaida. Un pēdējais draudzes drošība. Par to mums ir jāgādā. Draudzes un Dievu gods. Draudzes drošība, draudzes un Dievu gods.
Tātad, ko tad tas nozīmē? Tas prasa no mums, lai mēs ar savu darbību, ar savu runu, ar savu uzmanību, uzvedību, ar visu pārējo, mēs neapkaunojam draudzi, nedodam nepareizu priekšstatu ārpusē cilvēkiem par draudzi, un mēs Dievam dodam godu par visu. Nākošais ir 1. Korintiešiem 14:8. Tauriem uz Ciānas mūriem ir jāskan skaidra skaņa. Un ja tauri izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies karam? Tur 90 lapspuse mūsu priekšā pati lielākā cīņa, kāda jebkad bijusi visos laikmetos. Tas mums jāsaprot, ka mēs nekur neejam, mums ne uz kādu paradīzi šeit, nekas nebūs šeit virs zemes. Ar katru dienu būs sliktāk un grūtāk, un tas ir arī rakstīts. Mums lielākā cīņa stāv mūsu priekšā, kāda jebkad bijusi visos laikmetos. Pēdējie brīdinājums visai pasaulē tiks sniegts viskritiskākā momentā un visšausmīgākos apstākļos. Briesmīgi, nežēlīgi un zemiskums, zvēriskums sagaida Dieva tautu. Un kas beigās rakstīts, bet par nožēlošanu daudzreiz tā ir sarga bazūns, neizdod skaidru skaņu, un tauta nav sagatavota cīņai. Un tāpēc visi šie daudzie brīdinājumi šodien ar visiem iespējamiem līdzekļiem, kā Dievs vārdu viņš brīdina mūs šodien cilvēks, lai mēs redzētu, kādā laikā mēs un kādā stāvoklī mēs atrodamies, vai esam uz pareizi, vai vēl kaut kas ir jālabot ātri, mēs tuvojamies pēdējiem notikumiem. Tas ar mums, es saprotu, visi šodien rāda, kad šie notikumi, ka visi iet pretim iznīcībai. Un tas jau arī skaisti, un Kristus nākšanai reizē arī. Un tāpēc sargiem uz Ciānas mūriem ir jāstāv modriem. Viņi nedrīkst gulēt ne diena, ne naktī. Mēs kādreiz domājam, ko tad es tur draudzene, it kā neko jau vairs nespēju. Es jau atdaudzāšu iedomājos, ko es vairs pensionārs, neko jau nevaru. Jā, bet te ir rakstīts, nedrīkst gulēt, ka tie sargi ne diena, ne naktī. Un Kristus patiesībai ir jāmājo mūsu sirdis. Un lai dzīvot, mēs saskaņā ar šo laiku, kurā mēs dzīvojam, mums ir jāseko Kristum, viņš ir mūsu vadonis. Un vēl kas ir interesanti, ka mēs tuvojamies tām dienām, ja tuvojas dienas, kad Dieva likums, diemžēl, pasludinās, ka spēka neesošs. Un tad būs sevišķi jābūt modriem, un arī jāparāda nostāja, mūsu nostāja, kā mēs nostāsimies tādā gadījumā. Lai arī ir mums jābūt gataviem sludināt autoritāru, un tomēr Dieva pravieta raksts, kad mums ir arī jāparāda mīlestība uz visiem cilvēkiem, bet mēs nevaram, un mums nav nekādas tiesības arī tomēr sludināt salds runas un mīlīgi sludināt. Ko tas nozīmē salds runas? Kā mēs varam sludināt un mīlīgi? Diemžēl bieži vien mums patīk cilvēkiem stāstīt to, kas nav, un kad viss tiks izglābts, dzīvo, kā vien to redz, viss ir kārtībā, nekas tev nedraud, un tāds runas mēs nevaram. Mums ir jāstāst un jārunā cilvēkiem tas, kas ir rakstīts, tas, kas ir pravietas, lai cilvēks zina, kur viņš atrodas un kas viņš ir. Galvenā vēsts pasaulē, tā
trīs eņģeļu vēsts ir iznākusi, arī tā ir parādīšanas atklāsmes grāmata no 14. nodaļas 6 līdz 12, mēs zinām, un ir iznākusi arī tāds skaists grāmatiņi, trīs eņģeļu vēsts, tā ir Patmos izdevums, un to sarakstījusi ir praviete Elēna Vaita, un šeit iekšā ir viss tas, kas mums šodien ir vajadzīgs. Tā ir mūsu galvenā vēsts, šodien trīskārtīga eņģeļu vēsts, kas mums jāsludina pasaulē. Jā, tā tiesas laiks ir iesācies, Bābele kritus, un trešais ir par to zvēru zīmi, par zabatu ir trešais ir, un tur arī Eceķiela 20. nodaļa 20. panta ir rakstīts, ka zabats būs arī šodien, ka tāds pārbauds elements visiem cilvēkiem, lai visi cilvēki un arī redzēs, un arī mūsu ticībai tā būs kā pārbaude. Un nebaidīsimies pareizi svētīt zabatu. Bieži vien mēs to aizmirstam un arī nedaram tā, kā Dievs sagaida mūs. Vēl mūsu mērķis ir atklāsmes grāmata 18. nodaļā 1. panta, tur ir rakstīts, spēcīgais sauciens pār visu zemi, 18.1. Spēcīgais sauciens, eņģelis, kas tas ir angela vēstnesis nozīmē, un tad mēs neesam te vēstneši. Mums jau šī vēsts ir jānes par visu pasauli, un jāpiepildās tas, kas ir rakstīts 18. nodaļā atklāsmes un 1. pantā. Un interesanti vēl, kas ir, kad šīs vēsts ietekmē, tad, kad sludinās šo vēstu visai pasaulē, tad tur atvērs sanatorijas, tipogrāfijas skolas, lai sludinātu un brīdinātu zemes iedzīvotājus. Ja, un lasot to, es atcerējos, kad mēs šeit bija brīnišķīga komanda, mēs varējām uzbūvēt šo dievnam, bet vēl rakstot šo raksturvietu, es sapratu, ka vēl būs jāceļ. Un varbūt, kad arī mums vēl ne tikai šis dievnams, bet arī vēl tur bija rakstīts, kad šīs vēsts ietekmē arī atvērs sanatorijas. Varbūt, ka mums šeit Talsos ir visai tai vecai komandai vēl jāuzceļ kāds sanatorija vai skola vai tipogrāfija, lai brīdinātu, lai būtu iespēja šiem cilvēkiem tur atrasties, lai būtu iespēja arī brīdināt šos cilvēkus par to, kas tojas. Šajā laikā strādās arī, diemžēl, Sātans. Tā ir rakstīts Matejus 24. nodaļa, 23. 24. pantā. Tur ir rakstīts, ka vilts Kristus un vilts pravieši darīs liels zīmes un liels brīnums ir darīs. Jā. Un tādā pašā laikā arī mums, kā sargiem, jāstāv uz Cijānas mūriem. Mums jāiziet un visu pasauli jāapgaisma ir. Un visiem ir jāredz, ka mēs ne tikai lasām Bībeli, bet visiem ir jāredz, ka mēs dzīvojam pēc tiem principiem, kas ir rakstīts Bībelē. Un Dievs vēlas, lai mēs izpildām šo pienākumu, kas mums uzdodas būt, kas sargiem uz Cijānas mūriem. Un tāpēc Habakuka 2. nodaļā un 1. pantā ir rakstīts, tāpēc Habakuks raksta to, kas jādara. Dievs vēlas, lai izpildām savu pienākumu un kā sargi uz Cijānas mūriem. Es nostāšos savā sarga vietā, es turēšos stingri savā sarga turnī, es novērošu un pārbaudīšu, kā izlūks, ko viņš man sacīs, un kādu atbildi dos uz manu sūdzību. Dievs uzaicina stāvēt savā vietā. Un, lai zinātu laika naktī, sargam ir jāzina, cik ir naktī. Sargam ir jāzina, cik ir naktī. Tu nezini, cik ir naktī. Es kādā vietā lasīju, tad noeja no Cijānas mūriem. Ja tu nezini, cik ir naktī pulkstenis, tad noeja. Ja mēs nesaprotam, kādā laikā mēs dzīvojam un cik ir pulkstenis naktī, tad ir rakstīts, tad noeja no Cijānas mūriem.
sargiem uz cienas mūriem ir jābūt gataviem pirmiem runāt, pirmiem pacelt balsi, lai brīdinātu par atnākšanu, un pirmiem pārliecināt cilvēks par Kristus drīzo nākšanu. Cik bieži mēs skatāmies uz pravietisko debesu karti? Jā, kas tā par pravietiskā debesu karti? Jā, tie pravietojumi par to, kādā laikā mēs dzīvojam, kur mēs atrodamies, cik vēl laiks ir atlicis. 2. Pētera 1.19. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, līdz kamēr uzaucīs diena. Lielā cīņā 562. lapspusē citēt tieši to, ko mēs sākumā jau lasīja. Cik garā vēl nakts? Tas nav no Bībeles, tas ir rakstīts 562. lapspusē lielā cīņā. Cik garā vēl nakts? Rīts nāk un arī nakts. Tā tur ir rakstīts lielā cīņā. Šo raksturvietu sevišķi lasīs, ņems vērā bēdlaikā. Un bēdlaikā, ko tad jūs vairāk jautās? Tad visvairāk vēlēsies zināt, kura ir nakts stundā, kurā nakts stundā mēs dzīvojam, cik vēl atlicis līdz rītausmai. Tieši bēdlaikā visvairāk cilvēki to visvairāk vēlēsies zināt, tāpēc, ka dzīvos briesmīgos apstākļos, tā kā mēs šeit lasījām. Diemžēl šodien grūti tas viss iedomāties, liekas, ka viss ir skaists un labi, un katru dienu ka ekonomika pieaug. Bet ir rakstīts kaut kas cits. Kādā veidā tas pienāks, mēs vēl nezinām, bet tas pienāks, tā ir rakstīts. Un lielā cīņā 631. lapspusē tas arī sacīts. Gals pienāks daudz ātrāk, nekā cilvēks sagaida. Daudzreiz, un arī man personīgi, arī mums liekas, ka vēl ir ļoti liels laiks atlicis, un varbūt mēs vienmēr sakam, tie jau nebūsim, mēs nesagaidīsim, tie būs varbūt mūsu bērni vai bērni, bet ir rakstīts mazdrucim savā, gals pienāks daudz ātrāk nekā cilvēks sagaida. Un turpat arī rakstīts, visas debesis ir pārāk ilgi bijušas spiestas gaidīt. Visas debesis ir spiestas bijuši pārāk ilgi gaidīt, jo Kristus jau ir vēlējies, Dievs vēlējies jau sen šeit ir atnākt, bet nav varējis. Un to tūlīt redzēsim. Ir tāpēc ir rakstīts, ir jāsakrāj enerģijas lādiņš. Kas tas par enerģiju lādiņu ir? Un kad šis dieviškais spēks, un kas tad ir rakstīts, tad, kad sakrā šo enerģijas lādiņu, tad šī vēsts izplatīsies kā uguns rūgājos. Tālāk, kad dieviškais spēks savienosies ar cilvēku pūlēm, tas tikai tad varēs notikt, kad dieviškais spēks savienosies ar cilvēku pūlēm. Mēs cilvēki arī domājam no sevis, jāpabeidz augsts skolas un viss tās zināšanas, un ka mēs zinām, un jau vairāk runāsim un sacīsim, un ka mēs cilvēki pārliecinās pasauli. Tā nav rakstīts. Kad dieviškais spēks savienosies ar cilvēku pūlēm, mums jāiet kopā ar Dievu, mums vajadzīgs šis dieviškais spēks, lai ar Dievu kopā mēs varētu pasludināt un visu to vēstu, kas mums ir vajadzīgs. Atklāsam 18.1. Jau pieminēja zem gaišana un viņa godības. Kas tad ir Dieva godība? Dieva godība ir viņa raksturs. Dieva godība ir viņa raksturs, un draudz pārņems Dieva spēks, jo tā viņa atstaros Kristus raksturu. Un kad tas notiks, ir rakstīts lielā cīņā Dieva kalpi, ar starojošām sejām steigsies no vietas uz vietu, tiks dziedināts slimie, zīmes brīnum ies līdzi, liels skaits nosāsties Kristus pusē. Mēs arī daudzreiz domājam, šodien ir televīzija un rādio un viss, kas ir,
un tie izdarīs visu savu darbu, bet šeit ir rakstīts tieši šo pēdējo vēstu atkal ar kājām. Jā, te ir rakstīts ar kājām, ar starojošām sejām, no vietas uz vietas teiksies, bet vēl nāks vēl kaut kas līdz, notiks dziedināšanas, slimie tiks dziedināti, brīnumies līdz, un līdz ar to liels pulks nostāsies Kristus pusē, un Kristus varēs nākt. 7. dienas adventisti tic, ka ir aicināti pasludināt Dievu pēdējo vēstu, un gadiem ilgi mēs to esam darījuši, un Dievs mūs brīnišķīgi svētīs, bet pats galvenais, kāpēc ir šī draudz, vislielākais notikums, kas vēl stāv priekšā, tā ir Kristus otra nākšana, un tāpēc arī šī draudz ir par to, lai to sludinātu. Kristus vēlās, lai mēs dodamies uz priekšu līdz zemes pēdējiem cilvēkam un pasludinām šo vēstu viņam, lai viņš beidzot varētu nākt. Milleram varbūt ir dzirdējuši daudz tādu vārdu. Tas ir mūsu advents iesākumā, tāds vīrs bija Millers. Un tam Milleram 1831. gadā likas, ka viņš dzird aicinājumu no Dieva. Ja, es tevi esmu iecēlis kā sarga uz cienas mūriem, ej un sludini. Viņš negribēja pieņemt. Bet tad viņš nomētas uz ceļiem un lūdzu. Un viņš lūdz, Dievs, ja tu man sūtīsi kādu, kas man uzaicina strādāt, tad es atsaukšos. Viņš netica, ka kāds viņu nāks un aicinās. Viņš apsēdas pēc pusstundas skaļi klauvējam pie durvīm. Viņš ieskat, Krustdēls Ērviņ, ko tu tad dari? Tik agrā rīt standa 25 km no mājām. Un tas Krustdēls saka, tēvots Viļam, rīt baptists sludinātais nevarēs sludināt draudzē, un tēvs man aicināja, lai sūtu, un lai tu nāk un sludini par to, ko tu esi tur pētījis par Kristus otro atnākšanu, lai nāk un sludini šajā draudzē. Millers atsaucas 1840. gadā mēneša tātā Portlandē. Šī vēsts skāra, jeb šo vēsts dzirdēja arī Harmon ģimene, Robert Harmon ģimene, un šī pusauga meitene Elēna, vēlākas 7. dienas adventistu vēsts, 7. adventistu draudzes dibinātāji, vēl te visu savu dzīvi advents vēstī, jeb advents cerībai. Un tas viss tāpēc, ka Millers atsaucās būt kā sargam uz cienas mūriem, ka viņš atsaucās un izgāja un sludināja šo vēstu. Pēc 100 gadiem 1944. gadā 21. oktobrī kāda grupa adventistu grupiņas sapulcējas uz tādu atceres dievkalpojumu 21. oktobrī, tātad dienu pirms tās lielās vilšanas 100 gads. Viņi tur pārunāja visu šīs lietas, un nākošajā dienā, 22. oktobrī, viņi devās pie Millera kapa. Šis Millera kaps atradās netālu no Millera dzīves vietas. Un viņi pirms 2 gadiem bija sākus skanēt šīs radio raidījums pravietiskā balss. Un viņi gribēja dzirdēt šo vēstu nosaukumu, un viņi atstāja to mašīnai ieslēgt radio un paši devās pie Millera kapa uz šī apsūnojošā marmora akmens plāksnes. Viņi tur varēja izlasīt
gan Millera vārdu viņi varēja izlasīt, un viņi varēja arī izlasīt arī viņa miršanas gadu viņi izlasīja. Un tad uz brīdi viņi pārdomāja, vai tiešām šie 100 gadi būtu liecība tam, kad viss tas, ko Millers sludināja, būtu viennieku, vien bijuši. Un tad viņi atkal vēl paskatījās un pamanīja raksturvietu vēl tur šajā plāksnē. Un tā raksturvieta bija no Dāniela 8. nodaļas 19. pantā. Noliktajā laika nāks gals. Un tad viņi kādu laiku pētīja, kamēr viņi pētīja šo pravietojumu, bija atsākts skanēt pilnā skaļumā šis rādio pildi. Šī ķēniņa viesniešu skaņas, un tie sacīja, paceliet bazunas un bazinojies, Kristus drīz nāks, slavējiet viņa vārdu, viņš nāks atkal. Un tagad pārceļamies no 1944. gada vēl 80. gads, un tās ir mūsdienas tagad, šodien, un jautājums, bet kad? Paceliet bazunas un bazunējiet, ka Kristus nāks vēlreiz. Viņš nāks atkal, bet kad? Un šo jautājumu ļoti daudz uzdod arī šodien. Un mēs daudzreiz arī nezinām, ko lai atbildām šiem cilvēkiem, kuru mums jautāja, bet kad? Daba un dzīve līdzība 69. lapspuse. Daba un dzīve līdzība 69. lapspuse, un tur ir tā, Kristus ilgojas sagaidīt savu atklāsmi draudzēm. Tālāk, kad Kristus raksturs pilnīgi atspūgļos viņa ļaudīs, viņš nāks, lai prasīt tos kā savu īpašumu. Kad Kristus raksturs pilnīgi atspūgļos viņa draudzēm, viņš nāks tūdaļ prasīt tos, kas savu īpašumu. Tas ir tas pats, ko Kristus sacīja Markus evaņģēlijā 4. nodaļā 28. un 29. pantā. Zeme pati no sevis nes augļus papriekš vārpa, tad brieduši grauds vārpā, un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, lai pļaujamais, jo pļaujamais laiks ir klāt, kad augļi ienākušies, kad Kristus raksturs pilnīgi parādīsies viņa ļaudīs Dieva draudzē. Kas tad ir rakstīts? Tūdaļ viņš nāks, jo pļaujamais laiks ir klāt, sūtīs sirpi. Zemnieks nepļauj. Mēs ļoti daudz šeit uz laukiem dzīvo. Neviens nav redzējis, kad iesēja labība un kad tur parādās zāļu asniņi un tas sūta kombaini virsū uz šo lauku. Un kombaini arī nesūt virsū tad, kad jau arī maz drusciņi ir lielāk un kad metas jau it kā tie aizmetiņā metas. Bet ko ar zemnieks? Zemnieks vēro. Viņš vēro gatavību, un tikai tad, kad viņš redz, kad šie augļi ir ienākošies, kad ir vārps nobriedošie, un tad viņš sūta kombainu. Acīm redzot, Dievs gaida arī šodien, kad viņa tauta būs pilnīgi gatava, kad Dieva raksturs pilnīgi atklāsies viņa draudzē. Kā es jau lasīju, Kristus ilgojas saskatīt savu atklāsumu draudzē, un kad tas notiks, tad tūdaļ tas notiks. Elēna Vaita raksta, šī paša grāmatas autora, 1844. gadā jau varēja tas notikt. Vēl 1888. gadā, arī par to mēs esam daudz lasījuši par šo gadu, un šis gars bija ļoti tuvu vēlais lietas, jau bija pienācis brīdis, lai vēlais lietas varētu izlieties un Kristus varētu nākt, un tad tomēr toreiz cilvēki izvēlējās turpmākos 16 krīzes gadus un tālākos gadus, lai tas nenotikt, jā.
cik ilgi, kā ir šodien, cik ilgi vēl Dievam ir jāgaida uz mums. Un vēl kas ir, tas ir atkarīgs no mums šodien. Vai mēs vēlamies, lai Kristus rakstos parādās manā dzīvē? Vai mēs pēc tā ilgojamies, vai mēs lūdzam, lai Kristus, vai mēs par to domājam ikdienas, lai viņš nāktu ātrāk, lai viņš varētu nākt ātrāk, tad ir Kristus raksturam jāparādās manā dzīvē, jo es jau arī esmu draudzes loceklis, un tas ir vajadzīgs visai draudzei, tas ir vajadzīgs, vai pēc tā mēs ilgojamies, un vai mēs ilgojamies līdzīgi Milleram, nostāties, kas sargiem uz cienas mūriem un pušu tauru, kas mums ir vajadzīgs, šīs bazunas pos, lai visi cilvēki varētu dzirdēt, kā Kristus nāks. Un vai mēs apņemsimies arī savā dzīvē izdarīt šo pareizo izvēli, un Dievs vēlas, lai viņam nebūtu ilgāk jāgaida, un lai šīs rīts varētu ātrāk uzaust. Mēs šodien arī redzam šīs milzīgās slimības un nelaimes un kārš un šo asins izliešanu, kas tepat mums kaimiņos notiek Ukrainā. Tik daudz cilvēku miljoni iet bojā un mums par to jāilgojas, lai viņš ātrāk nāk un izbeigts, lai šīs rīts ātrāk šeit atnāktu un nebūtu šīs ciešanas, nebūtu šīs asaras, bēdas un vispārējais, ko mēs diemžēl piedzīvājam, un arī mēs jau šeit arī jau dzirdējam ziņojumā, saka, arī mums draudzē tik daudz ir slimie, par ko arī jāizlūdz, tāpēc mēs dzīvojam šī ļaunajā pasaulē, kur ir viss šais bēdas, un kur ir viss šīs nelaimes un asars un nāve un vispārējais, un mēs gaidām uz jaunu debesu un jaunu zemi, kur taisnē mājos. Lai Dievs palīdz, ka tas varētu īstenoties arī mūsu dzīvē. Āmen. Mīļais Dievs, no visas sirds mēs Tev slavējam šī brīnišķīgā Sabata dienā par to, ka Tu mūs esi brīnišķīgi vadījis, svētījis, sargājis līdz šejienai un vadījis, un arī par žēlastības laiku, kāds vēl ir iespējams, un ka mēs varam arī savu dzīvi sakārtot. Pateicamies arī par šo vēstu, kas rakstīts šajā Iesaijas grāmatā, un ka tā attiecas uz mums šodien par šiem sargiem, ka mums ir jābūt kā sargiem uz cienas mūriem, un mums jāsargā arī savus draudzes no maldiem, kas nāk iekšā, un mums arī ir, lai šī draudze varētu, lai mēs varētu dot Dievam godu, un arī mēs dzīvot pēc šiem principiem, un kad cilvēki redz, ka mēs ne tikai lasām Tavu vārdu, bet kad mēs arī dzīvojam pēc principiem, ka viņi to redz mūsu dzīvēm, ka tas atklājas un palīdz arī, ka mēs ilgojamies pēc Tavu brīnišķīgā rakstura, un ka tas varētu drīzāk atklāties arī mūsu draudzēs, un ka tas arī varētu manī atklāties. Un ka Tev nebūtu ilgi jāgaida uz mums, un ka visas šīs briesmīgās nakts stundas, kas šodien ir līdzīgi kā šiem ēdomiešiem, kur atradās šajā Sīrijas jūgā, un arī viss šis ļaunums, ka tas drīz beigsies, un ka Tu varēsi drīz nākt godībā. Palīdz arī, ka mēs varam atsaukties, un arī cik katrs mums ir iespējams arī šo vēstu sludināt pasaulē, lai Tu drīz varētu nākt godībā. Es mums visiem žēlīgs. Svētī arī Tavas draudz un svētī amatpersonas, svētī vienkāršos un lielos un mazos, vecos un jaunos, un arī par slimiem aizlūdzam, un arī par katru, kas ir saslims, kuriem vajadzīgs sevišķi lielā ārsta palīdzība. Kungs, Tu vari iežēloties par mums ikvienu. Mēs pateicamies, ka mums tāda iespēja, un arī par to, ka mums ir jātic tas, ka Tu to vari, un arī, kas notiek šajā pasaulē, arī mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs arī daudzreiz mūsu dēļ, lai mūs audzinātu mūsu derīgs debesim, lai tad, kad tā nāks godībā, mēs varētu izsaukties, šis ir mūsu kungs, pestītājs, ko mēs visi esam gaidījuši. Esmu žēlīgs un pateicamies par visu to, lai Tavs prāts notiek šeit arī šī dienā. Jēzus vārdā, amen.